Labrīt. Jā, sāk vilkt. Labrīt. Labrīt no Liepājas burvīgās. Laiva. Laivas. Mūsu laiva. Zaļaučka. Mēģināsim ķert asari. Ar iespēju pārslēgties uz līdekli pēc tam. Man tur rubinies starp kājām. Liepāja, kanāls, Nazars, asars un laikam jānokabri nost, ne? Kameras cilvēks ir vienmēr laivā vajadzīgs, ja kāds ķer zīves. Pirmais ir spaiderīt, tāds smuks asarīts. Cerēsim, ka būs lielāk, ne? Pirmais jāatlaiž ir. Sākums ielikt dropshotā. Opā. Nu ko, kaut kādu mazu atslēdziņu atradām pagaidām uz keitiču, bet man tur stāvēja virsū nekas nav mainīts. Dropshotā ņem. Rekarolus arī pārsienās no džiga uz dropshotu. Ieraudzīju, ka es divus noķēru īsā laikā. Vēl viens opīt bija. Tagad 3 metieni, 3 ašuki. Nu, liels, bet tāds smuks. Kādamais izmērs. Turpinām. Tas super maziņais, par cik tev liels āķi? Lielāks par šitā? Nu jau ir Alvim arī. Tas ir labs. Pagad tur prātīgi, tur sistēma ne. Upa, kas pa kukainīt. Ui, ohaidī, nu pasties. Nu Alvim iedeva instrukcijas principā. Teica, lai lielāk māneklu uzliek. Nu, kruči viss salikt kā tavā, ja? Gribēs. Kā tur bija, ka šis ir smuks steļš. Ui, skaisti. Ne? Smuks. Šis ir pelnījis daudz laiks un lai jūs parskaties kanālā. Aizlidoja kamera. Gaisā kaut skrolē. Kaut izlēja. Jā, bet tev izteikti lielāk ņem, ne? Lielāk gumija. Lielāks asars. Kātiņi. Strādā? Ko es tev iepaļu? Labs, ne? Funkcija pilda. Tādā cenu kategorijā. Tās cenas ļoti labi. Ķeram. Es sāku ar dropu, Alvis ar džigu. Džigs nestrādāja. Drops strādāja ļoti labi. Nu, lai gan tu tur baigi neeksperimentēji, ja? Viņš uzlika vienu zīvtiņu, pamēģināja, nav ne krāsas, ne izmērs. Nu, tur tomēr var arī lovarijai mēģināt atrast kaut kādu pieeju. Bet drops, jā. Drops strādā labi. Es te tagad pagājos pa mānekļiem, dažādas formas un veidus un krāsas. Kas spilgts nestrādā, dabīgs labāk un kaut kas tāds pulkains. Keitečs, spaiders strādā, hogis strādāja, jā, bet kaut kādi zivtiņu veidīgie un tādi tur pieaugas, nu, nē. Turpinam. Te viens ir iemācījies dropu ķert, te viens ir iemācījies. Kur tu iemācījies šitā? Ko? Izmērs šodien izmērs ļoti priecē, jā.
Uzskīgais. Palicija. Reku ieteikums slinkajiem. Parādi, kas tev tur ir? Gatavs jau, jā? Drops ir gatavs. Vienkārši karabīna galā. Karabīnam viss. Nu tad tu vari pāriet no dropshot uz džiga. Jā, bez problēma. Nu šitam gan tev āķis ir pa lielu. Šitam ir pa lielu, jā, tas nav. Lifehacks. Šis jau ir labs. Ēdamais. Nu ko, kaut ko jums jāpastāst, updates jāiedod. Ķerās labi. Man šodien tehniski rakstura problēmas. Es copēju ar 0,15 izmēra pīto auklu. Tas ir bišķi pa plānu. Tāda man te kaut kur mājās bija. Pēc sacensībām forelēs uz visām spolēm palikusi ir mono auklu. Kaut ko vajadzēja justīt pa virs. Un atradās visplānākā Liepājā. Baigi grūti sasiet viņu arī ar fļurīku un īsāk sakot. Nu, nav vajadzība tik ļoti šikot. 0,2, 0,3 ir ok. Bet dzīves ķerās, alvas ir, saka, lejputrijā vispār. Dzīvē nav tik daudz asaras noķēris, kā šodien stundas laikā. Nu jā, un dropshotā. Reku tur, starp citu. Varbūt varēs redzēt, tad 2 feederisti stāv. Tas ir Liepājas Janka. Var nodot sveicienus, Janka, čau. Bija savilcis arī brekšuks. Kaut kad brauksim. Bet tas droši vien brekš būs oktobrī. Nu tā. Un tur ezers. Varbūt vēlāk arī iebrauksim. Varbūt arī nē. Vēl viena lieta, ko mēs šodien piefiksējām. Alvis noskatījās no manas mānekļa izmēra, bet es viņam ieteicu atstāt bišķi lielāku. Un izteikti uz lielāku mānekli ķerās lielāks zivs. Nu, izmērs daudz rupjāks. Tā kā tam arī dažkārt var pievērst uzmanību. Ja ņem mazie, aktivitāte ir, tad var palielināt mānekļa izmēru. Šajā pusē arī bija. Nu, kas tur ir? Nevar ielupīt? Kā? Paliki. Uzmet tevi? Jā, 2 reiz uzknāb un atmetās. Zem laivas. Te tieši te pats pieturēja. Tas ir smuks. Atskrēja līdzi. Viss auklu. Davai, man vismaz kādu gabaliņu auklu iedod. Morbūt, tu derēs arī. To viņš apīsies. Nu, mēs drusku pārparkojāmies citā vietā.
gribam redzēt puiku. Copēri. Laivas daudz. Visi ķer. Daudz lietuviešu. Mūsējie no krasta. Un tagad kaut kādu brīdi klusums. Bet nu pa kādam ir. Es jau aizgāju eksperimentos. Visādas te mānekļus izmēģināju un krāsas. Tā īsti nekas baigi cits nestrādā, kā vien kaut kādot šitie te brūnie motoreļas, tādi, nu, dabīgie krāsojumi, man liekas, vairāk. Jā, Alvis arī uz tādu ķer, uz brūnīgo šitas. Bet, nu, te vienai rekur lietuviešu ekipāžai, tiem praktiski uz katru metienu, nu, arī vietai ir nozīmes, bet, jā, baigais tusiņš. Parasti visi ķer tur pie tilta, kur mēs bijām sākumā, pirmajā vietā. Tagad visi ir pārvietojušies uz šejieni. Meklē kaut ko. Mēs vēl turpināsim. Iedod update. Updates ir noticis. Nav ko updateoties, neķerās pagaidām. Kā neķerās? Ķerās. Minūtes 10. Piered no rīta. Nu, karoči, paga. O, skaties, kāds. Tā, lai mēs abi esam. O, reku. Opā! Atbraucām starp tiltiem, kanālā pa vidu. Kaut kāds asarīts ir. Alus ir ļoti labi dabūja. Vajag bekonu, tagad jūs viņu redzēsiet tūlītē kaut kur šitajā B-rollā. Bet, nu, jāmeklē, nav vairs tā, kad bum, bum, bum vienā vietā stāv un met un velc un met. Pa kādam atrodās, atkal pārbrauc, atkal pameklē, nu, tāda aktīvāk meklēšana sanāk. Vēl, ko es gribu pateikt par inventāru? Nu, nenormāli milzīga starpība ir, vai tu copēri kaut kādu rupju rīku ar auklu, resnu, 15 gramīgu svinu, kā es to daru šobrīd, jo es nočakarējos ar otru galējību, atbrauc ar rīktīgu plānu, pīto, viņi tur, nu vienkārši raujās nost un viss, nu, nedēļ pišķi pa švaku, pēc, ka te ķērā ir diezgan daudz un ar viņiem bišķiņi jāpacīnās, savādāk sanāk pārsēšanās ik pa 5 minūtēm, man pat biežāk. Vot, bet no Alvim ķerās riktīgi labi. Kas tev vispār ir pastāsti, ko tu tur copē? Basara, jaunā basara, kaut kāds polīti, 2,5, jā, taimons, cik? Un 2000, nu, tas, kas mikrodžigam vajadzīgs. 0,2P pīta aukla, 7 grami sviniņš, fļuriks, tā kā es mācīju iepriekšējā video, 0,3, lai var normāli piesiet, lai labi turās āķis, un dropshot svins arī labi stiprinās iekšā. Es pareizi visu nostāstīju? Jā, viss ir tieši tā kā tu teici. Jā, nu, man tagad ir līdaka kāds, līdaka spola, līdaka aukla, un visi slikti. Straume nes viņu nost,
Man pat praktiski nav jāspēlē, copas ir nenormāli daudz mazāk, alus ķer daudz vairāk zīves nekā es, un tas ir, nu, jā, tiešām svarīgi, ja tu brauc uz asari, tad ar attiecīgiem instrumentiem, mikro-džiga kātiņš, Porsche plāni, aukliņi. Ko tu saki, drops šots džigs šodien? Drops tikai. Jā. Nu tā. Vēl bišķiņ pacupēsim, pastīsimies, kā mums te būs. No. Тут sākas. Opa. Kaut kas labs ir galā beidzot mums te. Viss jau ir labs. Līdeka? Ui. Možda žants? Tas ir asars. Asars? Ui. 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 Ko labs. Atkal hogijs šahtā. Un šitu ēd, ne? Cik tev ir jau? 3 jau šodien tādas ierīgi? Man neviens nav. Smogs. Kas man tur nāk? Nu smogs. Bekon. Neļaut smogs. Šitas uz spaiderīt. Brauciet asaras. Labs. Jāvēl ar normāliem kātiem ķert, nevis. Nu, šits ir normāls kāds, bet nav piemērots. Pēdējais leģendārais metiens. Un tur ir. Pēdējais. Nu, lūk tā. Droši vien ar šo mēs arī nobeigsim. Cope bija forša. Man drusku nepaveicās ar makšķerīkiem. Tā kā brauciet ar adekvātām auklām. Nešikojiet baigi. Un brauciet copēt, jūrinieks ir iekšā. Ko tu gribi pateikt? Tā. Čau! Nu, kapteinis.